Esiet sveicināti Grindeks podkāsta veselības detektīvs, jau 19. epizodē. Esam paņēmuši tādu nelielu pauzīti pa šī gada vasaru, lai atgūtu jaunus spēkus, dvesmas un idejas jaunākajām podkāsta epizodēm, un šeit mēs arī esam atpakaļ. Mans vārds joprojām ir Elīna Krēmere, un šodien mums ir īpašs viesis. Pie manis ciemos uz šeit jaunajā, starp citu arī studijā, ir ieradies psihologs Emīls Ūdris. Sveiks, Emīl! Sveiki, Elīna! Un šodienas tā galvenā tēma, par ko mēs runāsim, ir mentālā veselība. Šī medicīnas nozares tēma ir tāda, kurai mēs esam jau pirms tam nedaudz pieskārušies, bet varbūt netik ļoti iegrimuši tajā iekšā, lai, teiksim, vairāk izprastu kaut kādus konkrētus aspektus, tieši konkrēti par mentālo veselību. Iepriekšējās epizodēs esam runājuši jau par ļoti daudz ko citu, bet šodien tātad mentālā veselība jauniešu vidū ciemos psihologs Emīls Ūdris. Ja mēs skatāmies mentālo veselību kā jēdzienu, ko mēs mēdzam izmantot ikdienā, apzinoties vai neapzinoties tā nozīmi, pēc definīcijas mentālā veselība ir emocionāls, psiholoģisks un sociāls labklājības stāvoklis, kurā cilvēks apzinās savas spējas, var tikt galā ar ikdienas dzīves stresu, var strādāt produktīvi un spēj dot ieguldījumu sabiedrībā. Kā tev, Emīl, kā jau ilgi strādājušam un pieredzējušam psihologam, ko tev nozīmē šis jēdziens mentālā veselība? Jā, mentālā veselība īstenībā ir tāds diezgan plašs termins un grūti nodefinējams, un tas, kā tu to pateici, izklausās vairāk tieši par to veselīgo sadaļu, bet, protams, mentālā veselība ir plašāk, ir gan visbiežāk jau grūtības, par ko mēs runājam, mazāk par tām labajām pusēm, kas mums ir izdodas ikdienā, vismaz psiholoģijas jomā. Es teiktu tā, ka mentālā veselība kaut kādā ziņā ir tāds balans mūsu dzīvē starp šīm te jomām, un lielu uzsvaru es teiktu īstenībā ir uz attiecībām mentālā veselībā. Kādas mums ir attiecības, jo visbiežāk arī darbā mēs veidojam attiecības, un mājās mēs veidojam attiecības, mūsu ģimene, ar ko mēs veidojam attiecības, un nereti tieši caur tām attiecībām arī atklājas tās grūtības. Vai tas var iekļaut arī attiecības pašam ar sevi? Noteikti, arī attiecības pašam ar sevi, jā, kā tad mēs tās veidojam? Vismaz tas ir veids, kā es visbiežāk uz to skatos caur tādu attiecību prizmu. Bet tādā sabiedrībā droši vien daudzi runā arī par tieši simptomātiku un nomāktību, trauksmē vai spējām, cik man labi kaut kas padots, kāds ir mans IQ līmenis un tā tālāk. Tā ir tāda no vienas puses ļoti plaša tēma, varētu teikt, bet katru sadaļu var skatīties atsevišķi es teiktu, jā, tās attiecības mums šķiet ir tāds viens no nozīmīgākiem, kā mēs spējam funkcionēt tās attiecībās. Kāpēc runāt par mentālo veselību ir īpaši svarīgi, ja mēs skatāmies uz jauniešiem, uz pusauģiem, vai pieaugušo cilvēku vidū šī tēma varbūt nav tik izplatīta, vai par to nerunā, vai tas ir kaut kādā veidā nedaudz mazāk svarīgi, kā tur varētu būt? Ja mēs domājam Latvijas kontekstā, man šķiet, ka vispār pēdējie daži gadi ir tā, kad īpaši šī tēma ir izcēlusies, īpaši sākoties varbūt Covid laikam, varētu teikt, kad diezgan daudz par šo diskutēja, jo bērni un jaunieši, protams, bija viena no īpaši skartajām grupām, varētu teikt, ka pārgāja no skolas uz mājām, un tad viss tā situācija. Bet, kas ir svarīgi atšķirībā starp jauniešiem un pieaugušiem, kad jaunieši, viņi joprojām ir bērni, viņi joprojām ir cilvēki, kas attīstās, un jo bērns ir mazāks, jo, tā teikt, ar viņu var strādāt, un tas darbs var būt efektīvāks ilgtermiņā, kur savukārt pieaugušajam viņa personība jau ir vairāk nostabilizējusies, viņa uzvedības paterni ir tādi rigīdāki, kuri grūtāk izmainīt viņas ir, un protams, ar motivāciju un darbu pieaugušie arī attīstās, mainās, bet, manuprāt, tieši tas svarīgums ir tajā, kad pusauģi vēl ir tādā pirms pieaugšanas vecumā, kad ar viņiem jau
var sākt strādāt arī tādā savu veidu pieaugušā līmenī, kad viņi jau ir pietiekami paši spējīgi domāt par sevi, par savām sajūtām, savām attiecībām, par savu dzīvi, un viņi var no tā gūt labumu, kur savukārt ar mazākiem bērniem jau arvien vairāk ir jāiesaist vecāki. Arī pusauģiem ir svarīgi nereti darbs ar vecākiem, un reizēm tas neizbēgami, bet tomēr viņi jau ir daudz spējīgāki, un ņemot vērā to viņa attīstības stāvokli, viņi ir daudz pieņemošāki pret to atbalstu, ko viņi saņem. Bet tas iet arī abos virzienos. Savā ziņā reizēm arī, man liekas, propagandisti to ir izmantojuši, kad viņi kā reiz uz jauniešiem daudz ko tēmē, jo viņi ir vieglāk ietekmējami gan tā kā uz vienu pusi, varētu teikt, gan arī uz otru pusi, uz labo. Man ir izveidojies tāds priekšstats, un ko es arī esmu ļoti daudz dzirdējusi, dzīvojot lielā ģimenē ar vairākiem mazākiem bērniem sev apkārt, brāļiem, māsām, brālēniem, māsīcām, ka mazi bērni, tā skaitā arī jaunieši, ir tādi tā kā sūkļi, kas ļoti labi uzsūc un ļoti labi apzinās visu informāciju. Tāpēc arī, piemēram, bērni, kuri skatās vairākās multenes animācijas filmas, vairākās valodās, viņi tās valodas arī iemācās paši. Līdz ar to jauniešu vecumā runāt par mentālo veselību īpaši ļoti svarīgi arī tajā vidē, kur viņi ir, kas ir skola visticamāk, un tur tā vide var būt daudz un dažāda. Un tas arī... Tā ir, un patiesībā viena no tādām mūsdienu vidēm, kas nav bijusi īpaši izteikti agrāk, ir virtuālā vide, kur patiesībā ir ļoti maz, ko mēs kā pieaugušie varam regulēt. It kā jau ir, mēģina regulēt, bet tomēr jaunieši ir nereti pat pratīgāki tajā jomā nekā pieaugušie, un viņiem ir piekļuvi tik daudz dažādiem resursiem, tik daudz dažādām vidēm, ka tas ir kaut kas tāds nebijis, un tur arī līdzīgi kā ar citām lietām, protams, var iegūt gan to pozitīvo vērtību, pozitīvo informāciju, draugus kaut vai attiecības veidot internetā, gan arī varbūt otrādā, ka var iegūt ļoti negatīvu un sliktu pieredzi. Internets un šī visa virtuālā vide, tas ir, gribētos teikt, pat gandrīz tāds tā kā vairogs, kurš, drīzāk ne vairogs, siena, kas tev neliek, lai kaut ko cilvēkam pateiktu vai paustu savu informāciju, neliek tev atklāties pašam pilnībā. Tā nav starppersonu komunikācija, kas ir uz vietas, kā piemēram mēs šeit abi divi, tas ir caur internetu, un tu internetā, ja tu vēlies, tu vari būt gandrīz jebkas, kas tu vēlies būt. Bet, labi, tas jau mēs nedaudz aizējam prom no šīs mentālās veselības tēmas. Runājot un vispār sakot, vārdu mentālā veselība, tas ir, protams, man pašai, tas saistās ar kaut ko uzreiz bēdīgu, gribās teikt, par depresīvu. Un tas bieži vien arī ir dzirdēts, ka apkārt jaunieši vienaudži saka, ka kādu dienu jūtās tā kā depresīvi, slikti, izmanto vārdus depresīvi un slikti tā kā sinonīmus. Savukārt citā dienā jau viss ir kārtībā. Par mentālo veselību, vai mēs paši sev no tā, kā mēs jūtamies, varam uzstādīt diagnozi, vai tur tomēr ir nepieciešams speciālista lēmums un attiecīgs slēdziens un pārbaudas, un nevajadzētu lieki mētāties apkārt, teiksim, ar vārdu, es šodien esmu depresīvs. Jā. Diagnozi noteikti mēs paši sev uzstādīt nevaram. Tas ir izaicinoši dažādu apstākļu dēļ, bet kaut vai, piemēram, zināšanu pieredze dēļ, kas ir speciāli apmācītiem profesionāļiem. Un diagnoze, godīgi sakot, nereti cilvēkiem var nest tādu savu veidu atvieglojumu, viņiem var likties, ka tagad es zinu, kā tad ir, un apmēram man vairs nav jājūtās trauksmē par to, kā man vajadzētu rīkoties, bet patiesībā pašam cilvēkam tas nav tik nozīmīgi, jo diagnoze vairāk ir speciālistu komunikācijas līdzeklis. Tas ir tā, kad aiziet pie manis atnāk klients, kurš bijis pie psihiatra, un viņam ir diagnoze uzstādīta, un tad bez komunikācijas apmēram jau var iztauties, ar kādām grūtībām viņš ir gājis, un par to jau vairāk arī runāt. Bet pašam cilvēkam
Teikt depresīvs, jo īstenībā es nezinu, vai tas ir slikti sev tā teikt, jo patiesībā angliski jau arī saka depressed, un tas nenozīmē tieši, kad man ir uzstādīta diagnoze, bet tas ir vairāk tāds sajūtas, kad viņas ir nogājušas apakšā, kad es jūtos tāds... Slikti. Jā. Saguris. Jā, un tā, bet pašu diagnozes tas ir vairāk tāds speciālistu lauciņš, nevis paši, ka mēs sev uzstādām. Vai ir, kā mēs tikko runājām, tātad es jūtos slikti, man ir depresija, jūtos depresīvi, tad laikam vispareizāk būtu teikt, es jūtos depresīvi, nevis, ka man ir depresija, kā tur ir no tāda viedokļa. Tas varbūt valodniekiem jāprasa. Tas valodniekiem vairāk, labi. Bet vai kādu līniju mēs varam novilkt starp, es teiksim, šodien jūtos slikti un man ir depresija? Kuros mirkļos mēs saprotam, ka jā, kaut kas varētu nebūt labi un būtu jāvēršās pie ārsta, vai kuros mirkļos tāda ir dzīve, kā mēs mēdzam teikt, ja vienu dienu labāk, vienu dienu sliktāk. Konkrēti, ja mēs domājam par jauniešiem, tas arī varbūt vispār arī pieaugušiem noteikti, bet viena no izteiktākajām lietām jauniešiem, ko parasti ir vērts saprast, ir manas spējas funkcionēt dažādās vidēs. Visbiežāk jauniešiem tā ir skola. Skolā tas ir mācības, attiecības ar vienaudžiem, attiecības ar skolotājiem. Tad ir ārpus skolas aktivitātes, vai man ir kaut kas, ar ko es nodarbojos vēl, vai es pavadu laiku ar draugiem, vai varbūt man ir arī laiks pašam ar sevi, kā es jūtos ar to. Un trešais ir ģimene, attiecības mājās, vai es labi satieku ar ģimeni, vai man ir slikts attiecības vecākiem, vai varbūt slikts attiecības ar brāļiem, māsām. Tā kā šīs trīs sfēras varētu teikt, ka jaunietim ir savā ziņā jāspēj viņās funkcionēt, pildīt kaut kādas, ir savas atbildības, savu pienākumu, ka viņš var, piemēram, pietiekami labi mācīties. Mācības tāds vienkārši piemērs. Tur var uzreiz ir atzīmes, var viegli novērtēt attiecībās, to ir grūtāk izdarīt. Bet tas, kas ir viens no tādiem rādītājiem, nereti ir ciešanas arī, kas var palīdzēt saprast, vai ir grūtības ar kādā no šīm sfērām. Un tas arī neskatoties to, vai mēs spējam funkcionēt, jo reizēm arī ir jaunieši, kuri var izdarīt labi, kuri ir pat varētu teikt perfekcionisti, kas ļoti labi visu kaut ko dara, bet viņiem parādās trauksme, piemēram. Un viņi sāk ciest no tās trauksmes, un nereti ar trauksmi nāk līdzi nomāktība vai tā depresīvā sajūta, ko mēs runājām. Tāpēc tāda spēja funkcionēt un ciešanas ir tādi galvenie rādītāji, varētu teikt, kas parāda to, vai tās grūtības ir pietiekami nopietnas, vai tās man ietekmē manu dzīvi, ietekmē manu spēju regulēt savu dzīvi, un vai arī šīs grūtības ir pietiekami liels, ka viņas man rada ciešanas. Jo var jau būt, ka arī tās ciešanas varbūt es neizjūtu, varbūt man tās attiecības brūk un ilgi, bet es kaut kā nejūtos par to slikti, vismaz ne šobrīd. Un tas jau savā ziņā tā robeža starp to, kurā mirklī to varētu nosaukt par problēmu, par mentālas veselības problēmu, kurā mirklī tas ir vienkārši veids, kā es dzīvoju, ir neskaidra. Un speciālisti mēģina noteikt to robežu, un reizēm ir cilvēki, kuri iekļaujās tai diagnostiskajā grupā, varētu teikt, bet varbūt nejūtas slikti par to. Un varbūt viņi arī netraucē citiem, viņi var dzīvot un tālāk, kā viņiem ir ērti. Bet visbiežāk jau, ja tās grūtības pietiekami liels, tad viņas arī atstāja to ietekmi uz mums pašiem un to, kā mēs jūtamies. Tevis minētās ciešanas, kā tas var izpausties? Man, piemēram, galvā tas ir uzreiz, teiksim, es nevaru izdarīt kaut kādus savus ikdienas darbus vai, nezinu, piemēram, piecelties no rīta no gultas augšā, ka tas ir, tiešām mentāli ļoti, ļoti grūti, bet kā vēl varētu izpausties šīs te ciešanas? Jā, ar ciešanām es tādu domāju, konkrēti vairāk tāds emocionāls ciešanas, ka, piemēram, kā tieši ir runājot par depresiju, visbiežāk tā ir nomāktība, nomākts garstāvoklis.
ka tas ir gandrīz visu dienu, vairākas dienas pēc kārtas, tur vispār pēc tās diagnostiskā kriterija, laikam 2 nedēļas vajadzēja būt vismaz, un vai arī izteikts interešu trūkums par lietām, ka vairs negribās darīt kaut ko, kas agrāk ir paticis, tas var būt aizkaitinājums arī, trauksme, kā jau es pieminēju. Tās ciešanas var būt individuāls un reizēm katram tiešām tā ir, ka tas var būt individuāli, jo tas, ko es tad aprakstu, ir tāds vispārējs sajūtas, bet katrs to var izjust niansēti un arī domu līmenī. Varbūt, ka kāds varbūt tās emocijas maz tik daudz neizjūt, bet viņiem ir uzmācīgas domas, kuras turpina nākt virsū, vai tas ir slikts domas par sevi, vai slikts domas par nākotnes situācijām, un viņi pat saka, es jūtos normāli, viss kārtībā, bet tikai man ir tās domas, kas man nāk virsū. Un arī reizēm cilvēkiem grūti pat teikt, saprast to, ka viņi cieš. Viņi varbūt tik ilgi ir dzīvojuši, jo tādā stāvoklī viņi ir pieraduši. Viņiem sliks normāli. Jā, un viņi nemaz nezina, ka var būt kaut kā citādāk. Un tādiem cilvēkiem, protams, ir labi, kad ir šī kaut kāda piekļuve cilvēkiem, kuriem nav šīs pieredzes, kuri, varētu teikt, ir veselīgāk funkcionējoši, ar kuriem viņi var saprast, ka patiesībā varbūt tas, kā es jūtos vai kā es domāju, nav nemaz normāli, tā teikt, un kad es varu kaut ko darīt, lai es to varu mainīt, ka man nav jājūtās tā, ka es patiesībā ciešu. Ļoti interesanti īstenībā arī vispār šī visu mentālās veselības tēma, kuru var apskatīties no tik daudz dažādiem skatu punktiem, bet vēlējos arī ļoti pieskarties tādai tēmai kā mīti par mentālo veselību. Protams, dzirdēts ir daudz kas, man pašai galvā iešaujās, ka, teiksim, mentālās veselības problēmas nav īstas, vai tās nav nopietnas, vai tev tikai liekas, tu vēlies, lai kāds cits par tevi pažēlo tevi, jā, vai arī, ka, teiksim, cilvēki ar mentālās veselības problēmām būtu jāizolē no sabiedrības vai kaut kā jānostumj nost, lai viņi neizdara kaitējumu citiem. Kāda ir tava attieksme, teiksim, pret maniem nosauktajiem mītiem par mentālo veselību un iespējams vēl kādiem citiem? Jā, tā izklausās pēc tādas stigmatizācijas, ko nereti piemin sabiedrībā, un iepriekš jautāja par to, kāpēc varbūt vairāk par pusauģiem runā nekā par pieaugušiem, un parasti pusauģi vai jaunieši ir brīvāk domājoši, un viņi nereti arī mazāk stigmatizē mentālo veselību, kas daļai droši vien saistīts arī ar internetu un piekļuvi dažādiem šiem resursiem. Tā kā es teiktu, ka jaunieši ir tādi, kas varbūt mazāk šīm lietām tic vai uztur šādas pārliecības, viņi ir gatavāki parasti vērsties pēc palīdzības, kur savukārt pieaugušiem nereti veidojas jau dažādi sarežģītāk aizsardzības mehānismi un veidi, kā viņi sadzīvo ar savu dzīvi, un viņi arī var sadzīvot visbiežāk, tā kā neredzot varbūt tās savas grūtības vai kaut kur viņas pastumjot zem tepiķa, līdz varbūt nenotiek pietiekami liela tā grūtība. Un tas ir tāda viena no cilvēku bailēm, parasti paskatīties uz sevi, un nevēl es to esmu savu problēmu kaut kur pastumu zem stepiķa, jo man varbūt, es nezinu, kā to risināt, ar to var saistīties daudz dažādas nepatīkamas sajūtas, tā skaitā kauns, un kā var dzirdēt reizēm arī īpaši varbūt no padomu laikiem ir tāda audzināšanas modeļi, kā tur, īpaši puišiem ir runā, ka tur beidz raudāt un bet nedrīkst būt emocionāls, jā, un tie klasiskie mīti. Un šāda, faktiski tā ir tāda emociju noliekšana no vecāku puses, un tas var radīt to sajūtu, ka tās ir sliktas, nepareizas sajūtas un emocijas, un acīm redzot, varbūt ar maniem kaut kas nav kārtībā, un es labāk to izvēlēšos neredzēt, nerisināt un kaut kur paslēpt, un, protams, ja man tagad kāds teiks, ka
uzrunās šo te manu daļu, kur man ir tās grūtības, es teikšu, nē, es taču neesmu traks, man taču nevajag iet uz psihenu un tā, un uzreiz tā kā pārlic tādā pārspīlējumā sajūtās. Bet domājot par to, man ir vēl viena par kaut kādiem mītiem, manuprāt, tāds mūsdienām raksturīga lieta nerad, ka cilvēki grib rast vieglu un ātru un efektīvu risinājumu, bet nereti mentālās veselības grūtības ir tās, kuras tieši prasa tādu ilgstošāku darbu, un reizēm pat ne darbu. Reizēm ir cilvēki, kas ir gatavi strādāt, gatavi ieguldīties, bet tāda lieta, kā piemēram pieņemšana, spēja kaut kā sevi saredzēt, vai pieņemt sevi, vai ieraudzīt sevi attiecībās, tas nereti prasa laiku, un tas prasa būt ievainojamam, kur savukārt, ja mēs rukājam, tur nezinu, kaut ko lasam un mācamies aktīvi, tas ir tāds aktīvs darbs, bet reizēm visbiežāk tas tiešām prasa taisni tādu spēju varbūt atslābt, es pat teiktu, un spēt sevi pieņemt tādā veidā, jā, tas ir kaut kas, ko cilvēki meklē mūsdienās, un ātru risinājumu. Man ir prokrastinācija, kāda ir 5-10 soļi, ko man darīt, lai es tagad to atrisinātu, vai kādus medikamentus, vai arī, ko jaunieši nerest arī sev saka, UDHS man ir. Man ir grūtības skolā koncentrēties, man ir UDHS. Viņi grib dabūt zāles, un tagad viss būs kārtībā. Bet uzmanības koncentrācijas grūtības varbūt no ļoti dažādiem iemesliem. Tā skaitā trauksmes, nomāktības, jā, tā kā tas ir tāds mūsdienu mīts, es teiktu, viens no tādiem izplatītiem. Domājot par mentālo šo te veselību Latvijā, varbūt tu vari no savas skatu punkta pakomentēt to, kādi varētu būt šie te lielākie izaicinājumi iespējams mentālās veselības nozarē. Varbūt nav pietiekami daudz, vai varbūt ir speciālistu resursu vai vietas, kur meklēt palīdzību vai informācijas izplatīšana gan interneta vietnēs, gan arī visur citur par un ap tieši mentālo veselību. Manuprāt, labā ziņa ir tāda, ka šķiet šī tēma ir pacelta, arī tieši varbūt pat no Covid laika varētu teikt, kad par to ir daudz vairāk runāts un šķiet, ka tie resursi ir daudz vairāk šobrīd. Arī jauniešiem un arī pieaugušiem un manuprāt, arī daudz vairāk speciālisti izskan publiskās telpās un runā par šo tēmu. Tā kā, es teiktu, pēc tādiem maniem novērojumiem šķiet, ka tā pieejamība no vienas puses ir augusi, tāpat laikā es arī dzirdu no daudziem kolēģiem, ka tomēr saglabājas liels pieprasījums. Ir rindas joprojām pie speciālistiem, ir rindas uz centriem, grūti teikt, man nav tāda precīza data, bet viena no tām, kas uz ko man ir aizdomas, varbūt, kad ap dažām vietām koncentrējas tie klienti, kur savukārt liekas, varbūt ir citi resursi, citi speciālisti, kur varbūt viņi varētu vienmērīgāk sadalīt to slodzi, jo bieži vien cilvēki grib to labāko, un tad viņi iet, piemēram, uz centru, kur specializējās, tieši, piemēram, pusotru resursu centrs arī, un tur jau viņi arī saņemt ļoti specializētu un labu palīdzību, bet tāpat laikā, ja visi iet uz turieni un ir citi cilvēki, kas var sniegt arī atbalstu, tad sāk veidoties tā, ka visi gaida uz vienu vietu, kamēr viņi var saņemt patiesībā atbalstu arī citur. Tas būtu mans minējums, viens no iemesliem, kāpēc varbūt šī palīdzība nevienmēr šķiet tik pieejama. Plus arī tas finansiālais faktors. Mentālās veselības pakalpojumi nereti ir pietiekami dārgi, varētu teikt, vismaz tā var šķist cilvēkiem, un daudzi nav gatavi ieguldīt, nerunājot jau nemaz par laiku, kas tomēr prasa reiz nedēļā stundu tikties, kādreiz vairāk tas ir, bet arī tomēr tie finanšu resursi, kad tā mūsdienu laikmetā, kad vajag par panākumiem naudu, ko tik vēl var nopirkt, vajag šito vēl vienu lietu, un tad kāpēc man tur iet tagad par vienkārši parunāšanos samaksāt, bet tas man tāds atgriežas pie tās iepriekšējās tēmas par to spēju
saskatīt jēgu tajā ilgākā procesā un tajā nevis meklēt ātrus vienkārši risinājumus, kas nav vienmēr iespējami, bet spēt ieguldīties savā mentālā veselībā tādā nopietnā līmenī. Nu, manuprāt, es runājoties jau arī ar citiem podcastu viesiem visās iepriekšējās 18 epizodēs, esmu ļoti bieži nonākusi pie secinājuma, ka bieži vien mums, latviešiem kā tautai, tā mentalitāte var būt tāda, ka teiksim, šonakt nesanāks pagulēt, nākamnakt pagulēšu nedaudz ilgāk, vai, piemēram, nesanāca pusdienas paēdīšu nedaudz lielākas vakariņas, vai mēs varbūt sevi, savu veselību, gan mentālo, gan fizisko, nenostādām pietiekami augstu, cik mums to īstenībā vajadzētu darīt. Un tā bieži vien mēdz būt arī problēma. Pirms dažām epizodēm arī runājos ar Aneti, kur stāstīja savu pieredzes stāstu par to, kā viņa nokļuva slimnīcā. Tur es gan tagad precīzi no galvas neatcerēšos, bet tur bija arī plaušu karsonis, un tur tas pieredzes stāsts bija tiešām tāds ļoti liels angīna un citas problēmas. Un viens no iemesliem, kāpēc šis viss izveidojās un aizgāja vēl trakāk, bija tāds, ka viņi nebija pietiekami laicīgi aizgājuši pie ārsta. Starp citu, dargie klausītāji un skatītāji, jūs varat droši paiet nedaudz uz atpakaļ un noskatīties šo te pieredzes stāstu, kur mums pastāstīja Anete Upeniece šeit pat, tātad Grindeks podkāstā Veselības detektīvs. Redz, un jau virzoties uz tādu noslēgumu mūsu šodienas veselības detektīva epizodei par un ap mentālo veselību, īpaši jauniešu vidū, vēlos tev, Emīla, arī jautāt, tu iepriekš, kad minēji par izaicinājumiem mentālās veselības šajā te nozarē, konkrēti Latvijā, pieminēji šīs te daudzās vietas, centrus, kur iet un meklēt palīdzību. Varbūt tu vari kādus dažus nosaukt, vai varbūt ir kaut kāds apkopojums, mājaslapa vai kāda vieta, kur var atrast vairāk informāciju par šo? Pirmā lieta jau, ko visbiežāk cilvēki dara, ir ierakst Google vienkārši. Arī paskatās. Un tas arī noteikti ir kā variants, ko var darīt, meklējot speciālistus. Pastāv dažādi centri. Tā skaitā centrs, kurā es strādāju šobrīd, ģimenes psiholoģijas centrs Līna, kas ir, manuprāt, vecākais Latvijā centrs, kas nodarbojas ar tādu psiholoģisku pakalpojumu sniegšanu, un vismaz privātais. Tad ir, domājot par jauniešiem, pusauģu resursu centrs, populārs ir pusauģu psihoterapijas centrs arī, un slimnīca, Bērnu kliniskās universitātes slimnīca, bet ir dažādi, pieaugušiem, Vendija centrs, tur gan arī, man liekas, jaunieši var griezties, un ir dažādas asociācijas, Latvijas psihoterapeitu biedrība, psihoterapija.lv, kur var meklēt psihoterapeitus, ārstu psihoterapeiti, viņiem ir atsevišķa sadaļa, tā kā, ja skatās psihoterapijā, kur arī viņu speciālisti tur meklēt, un tā kā var pēc biedrībām, asociācijām, centriem, bet var arī individuāli. Un es ieteiktu, varbūt obligāti neieciklēties tikai uz vienu cilvēku, vienu speciālistu, ko mēs gribam meklēt, vai vienu vietu, bet tā skaitā arī tām vietām var prasīt rekomendācijas, var aicināt, ko tu viņi ieteikt tālāk, kur var griezties, jo ir cilvēki, kas ir gatavi strādāt, kas var ņemt cilvēkus, un kamēr pie viena stāv rindā, cits jau būtu gatavs strādāt, un nevienmēr tās ilgtermiņa prasmes un zināšanas ir tas, kas ir noteicošais darbā ar psihologu vai psihoterapeitu. Vismaz tas, ko arī pētījumi rāda, kad ļoti liela nozīme ir tai personību sakritībai starp klientu vai pacientu un pašu terapeitu un psihologu. Un tas ir kaut kas, pat ejot pie paša labākā speciālista, ko mēs varam neiegūt. Tāpēc, izskatīt savas iespējas un neieciklēties tikai uz kādu vienu noteiktu vietu, kur gribās iet.
tātad pavisam noslēdzot mūsu šo te šodienas epizodi, veselības detektīva epizodi par un ap mentālo veselību, kas būtu tas, ko tu, Emīla, novēlētu visiem Latvijas jauniešiem, ar tā cerību, ka visi Latvijas jaunieši arī skatās, ko tu viņiem novēlētu saistībā ar mentālo veselību? Es novēlētu viņiem uzņemties vairāk atbildību savā dzīvē, īpaši vecākiem jauniešiem. Jo, manuprāt, viena no tām tēmām, kas mums šodien bija arī saistīta ar viedierīcēm un to, kā tas ir izmainījis šodienas to ikdienas dzīvi. Un, manuprāt, nereti tas arī novērš tādu uzmanību no spējas būt patiesi klātesošam attiecībās uz tikai sarakstīšanos, čatiņiem, tur bildīšu mešanai, bet drīzāk bet atbildības domāju arī, tā arī uzņemties atbildību attiecībās, būt gatavim iesaistīties, ieguldīties attiecībās ar draugiem, ar romantiskiem partneriem, ar vecākiem jauniešiem varbūt tas nav tas prioritārais, bet tomēr uzņemties par atbildību un patiesībā arī profesionālā ziņā mēģināt saprast, ko tad gribās man darīt un atrast to virzienu un riskēt, nebaidīties, izgāzties, nebaidīties būt tam cilvēkam, uz kuru parādīs ar pirkstu, bet tomēr riskēt, jo šķiet, kad šādas lietas iespējams paliek grūtāk jauniešiem darīt, ņemot vērā, kad visi par visu runā un ir parādās lielas bailes un trauksmes par to, ko man padomās, vai es izgāzīšos, ko es pats par sevi padomāšu. Un tāpēc, manuprāt, tas ir diezgan svarīgi jauniešiem. Liels paldies mūsu šodienas viesim, psihologam Emīlam Ūdrim. Paldies tev liels, ka veltīji mums šodien laiku un ka tev bija iespēja atnākt šeit un vairāk parunāties par un ap kopā ar mums par mentālo veselību un lai tev viss izdodas savās darba gaitās un tad vēlu arī pati no sevis jauniešiem tiešām būt atbildīgākiem. Man ļoti patīk šis novēlējums. Būt atbildīgākiem un nedaudz vairāk novērtēt arī iespējams kaut kādas savas spējas. Tātad, jūs, dargie skatītāji, ja jums ir kāds jautājums, ieteikums tēmai vai jebkas cits, jūs droši drīkstat rakstīt, sazināties ar mums, ar mani, caur e-pastu, rakstot uz e-pastu podcasts@grindex.lv, tur es lasu visas jūsu vēstules, un pavisam noteikti neaizmirstiet arī abonēt mūsu Grindex kanālu šeit pat YouTube, vai arī piesakot Grindex Facebook, Instagram un TikTok platformās, vai arī šeit pat Spotifyā, ja jūs klausieties no Spotify, lai tieši jūs varētu pirmie uzzināt par visām aktualitātēm un jau nākamo epizodi pēc šīs veselības detektīvas, kur jau runāsim ar kādu nākamo viešņu. Un kā jau tikko minēju, noteikti pieslēdzieties mums arī nākamnedēļ, kad jau runāsim ar kādu citu vēl par kādu citu aktuālu tēmu. Paldies liels, Emīla, paldies liels klausītājiem un skatītājiem un uz tikšanos nākamreiz. Tā!